Čau visām meitenēm! Šodienas video būs par šo te mazo kastīti ar nosaukumu Glancebox. Es atceros, ka pirms vairākiem gadiem es skatījos ārzemju lielos youtuberus, un viņas mēdza atvērt tādas beauty kastītes ik mēnesi. Atceros, man liekas, nosaukums bija Glossy Box vai kaut kā tam līdzīgi. Un es atceros, ka es vienmēr gribēju, lai kaut kas tāds arī būtu Latvijā mums pieejams. Un tad pirms dažām nedēļām es uzgāju uz šādu latviešu versiju ar nosaukumu Glancebox. Uzreiz saku, es neesmu sponsorēta, man neviens nav maksājis par šo video, es pati vēlos jums parādīt. Tātad nedaudz informācija par to, kas rakstīts viņiem mājaslapā. Uzņēmums dibināts 2014. gada rudenī ar Latvijas Universitātes EFT biznesa inkubātoru palīdzību. Glancebox ir skaistuma kastīte, kas sevī iekļauj dažādus kosmētikas un modes produktus, aktuāli mūsdienu sievietēm, kuras rūpējas par savu veselību un skaistumu. Jūs saņemsiet 4 līdz 7 kosmētikas produktus no populārākajiem pasaules brendiem, kādu ikdienā nepieciešami jums aksesuāru un vēl dažus pārsteigumus. Es Glancebox nopirku tieši atklāšanas dienā. Pasūtīju apmēram kaut kur 2, man šķiet, dienā, un jau 6 vakarā es saņēmu jau ziņu par to, ka kurjers jau var piegādāt šo Glancebox. Tā kā man pārsteidza to, cik viss ļoti ātri notika. Samaksāju es par šo Glancebox 12 eiro. Tas bija tā kā ar atlaidi, tā kā atklāšanas atlaidi. Parastā cena ir 14 eiro, kas man šķiet ir nedaudz par dārgu. Es nezinu, vai es maksātu 14 eiro par šādu kastīti, bet, apmēram 10 līdz 12 eiro ir ok. Tātad ielūkosimies, kas tad īsti ir šajā Glancebox iekšā. Šādi izskatās šī kastīte. Diezgan kompakta. Es pat jau esmu visu redzējis, kas tur iekšā, visu esmu izmēģinājusi. Un jā, tātad, tad, kad atver kastīti, pirmais, kas ir redzams, ir šāda te kartiņa. Tātad Glancebox janvāris, priekšpusē ir citāts. Marilyn Monroe. Un aizmugurē šai te kartiņā ir šīs te kastītes šī mēneša produkti, ko jūs saņemat tajā. Attēls un apraksts, kas man ļoti patika. Ideja šādai kartiņai. Visi produkti ir iesaimoti ar melnu krēpapīru un šādu rozā lentīti. Tātad janvāra Glancebox kastītē iekšā ir 2 nagulakas. Šāda caurspīdīga nagulaka ar spīdumiem. Ļoti interesanti. Es neko tādu nekad neesmu lietojis, tāpēc jā, man bija interesanti kaut ko šādu pamēģināt. Tad šāda te rozā nagulaka. New York City Color rozā tonī. Ko es arī visdrīzāk nekad nepirktu, jo es ļoti reti, kad esmu, kas saka, rozā nagulaka piekatēja. Un jā, bet interesanti izmēģināt, ja jau ir tāda iespēja. Šāds Babylips lūpu balzāms ar nosaukumu Cherry Kiss. Ļoti interesanti, man ļoti patīk šis te iepakojums. Godīgi sakot, es pati nekad nepirktu Babylips lūpu balzāmus, jo man ļoti kaitina, ka ap tiem ir tāds kā mazu meiteņu hype. Un jā, man arī ļoti nepatīk tie plasmasas vāci, tie iepakojumi, bet šis te ir super, šis te man ļoti patika. Jā, patīkami smarža ķirša. Tas dod arī nelielu toni lūpām, kad viņu uzkrāsu. Diemžēl tagad es nevaru parādīt, jo man lūpas ir sakinas, bet jā, tiešām patīk šis te. Tālāk ir 2 iepakojumi no kosmētikas līnijas Orlane Paris. Viens ir sejas skrubis un otrs ir tā kā ķermeņa krēms, cik es saprotu. Es biju ļoti priecīga kaut ko šādu ieraudzīt šajā kastītē, jo man ļoti patīk izmēģināt kaut kādus jaunus produktus, kas nav īsti zināmi, bet izskatās tādi ļoti fancy, kā saka. Un jā, sāksim tātad ar šo skrubi. Tas ir piemērots priekš sausas vai jūtīgas ādas. Man viennozīmīgi nav savas āda, man ir kombinēta vairāk uz taukainas sejas ādas tipu āda. Bet es šo te izmēģināju, man tas ļoti patika. Abās kastītēs ir iekšā šāds te papīrs. Tas atgādina, kā tu būtu nopirkusi zāles un tā kā instrukcija zālēm. Šāda te maziņa tūbiņa. Smarža ir ļoti tāda specifiska.
nedaudz pat atgādina mentolu, kaut ko tādu. Un tad, kad es šo skrubi uzliku uz rokām, uz pirkstu galiem, viņam konsistence ir tā kā parastam krēmam. Un es domāju, kā šis te var būt skrubis, jo ir pierasts, ka skrubim tu redzi jau tos gabaliņus, kas tu āda skrubinās un tam līdzīgi, bet šim te es to neredzēju. Un man viņš ļoti patīkami pārsteidza, jo tad, kad uzliek un sāk masēt, iemesēt sejas ādā iekšā, tur ir mazi mikro gabaliņi, kas ļoti maigi attīra seju un tiešām sajūtas ir super. Tiešām šis te patika. Žēl, ka viņi ir tik maziņi. Otrs produkts ir šis te ķermeņa krēms. Par viņu es nevaru teikt neko labu un arī neko sliktu. Viņš ir ļoti mitrinošs, labs krēms. Smarža ir tā kā arī parastam krēmam, bet šajā te papīrītī ir teikts, ka viņš ir ļoti labs. Tur ir visādas ļoti labas vielas iekšā un nereālā tehnoloģija un tam līdzīgi. Es domāju, ja esam paliekot ilgāku laiku, es vairāk justu to mitrinošu efektu. Tālāk šajā kastītē bija šāds te vintage izskatas spogulītis. Viņš ir no iepakojuma, jo es patiesībā viņu neesmu izņēmusi no iepakojumā. Jā, šāds te vintage izskatas spogulītis, kurš man ļoti patīk, jo man ļoti patīk vintage izskata lietas. Un jā, tur ir tāda 50s sieviete virsū ir uzraksta I'm the kind of dirty you can't wash off. Un tieši bija vajadzīgs kāds spogulītis, ko turēt somā, tāpēc, jā, noteikti šo lietošu un noteikti viņš man noderēs. Pēdējā lieta, kas atradās šajā kastītē, bija ēdama lieta, kuru es jau tiemžēl notiesāju, jo es nespēju noturēties. Es uzreiz kā tā kastīte man bija tāds saldumi. Tur bija iekšā Herkules, kā viņi saucās, tie batoniņš ar karameli un šokolādi, kaut kā tam līdzīgas īsti neatceros, bet viņš bija ļoti gards, ļoti salds. Tas man ļoti patika, tas, ka bija kaut kas gards iekšā arī, ko notiesāt. Tātad par plusiem un mīnusiem. Mīnus, vienīgais, ko es varētu teikt, ir tas, ka man ne īsti patīk dizains. Man ļoti nepatīk fonts, kādā ir uzraksti, piemēram, uz šīs kartiņas, un es esmu ļoti pieksīgs cilvēks dizainam un fontiem. Tas man ne īsti patīk. Varēja būt vairāk, kas saka, izstrādātāks, profesionālāk izskata, bet ir ok, nav tā, ka ir super slikti, ir ok. Principā jā, tas ir vienīgais mīnus. Bet atkal no šī te viedokļa man ļoti patīk kastīt, man ļoti patīk tā ideja par šo te papīru lentīti, tas man ļoti patika. Plus viennozīmīgi ir tas, ka beidzot Latvijā kaut kas šāds ir, kāds ir beidzot saņēmies kaut ko šādu ieviest priekš mums latviešu meitenēm sievietēm. Es tiešām nevaru sagaidīt jau nākošo mēnesi, kad es vēršu nākošo kastīti vaļā. Un jā, tas ir tā kā ik mēnesi dāvana sev. Tas ir kaut kas tāds mistisks un nezināms, jo tu nekad nezini, kas tur būs iekšā. Tas man ļoti patīk tā ideja, un jā, es esmu tiešām priecīga par Glance Box. Paldies, ka skatījāties šo video, spiežam thumbs up, kā arī abonēt, lai neizlaistu nevienu Lagora video. Paldies, un līdz nākošam video. Atā!